Atstājot projektu, Viktorijai tika dāvināta iespēja veikt redzes lāzeru korekciju Dr. Lūkina acu klīnikā, kur viņa ir ieradusies, lai veiktu visas nepieciešamās pārbaudes. Ikdienā brīvas lieto vai nelieto? Vai. Tātad, bet brīvītes iepriekš ir jau kādreiz bijušas, ja? Ir lietotas. Nu, tad šodien pārbaudīsim, vai mēs varam īstenot tavu sapni, ja? Viktorijai ir diezgan paliela mīnusi. Ikdienā brīvītes nelieto. Tagad uzdevums tev ir tāds, ka jāskatās ir uz gaismiņu, uz bildīti, aparāts bildi tev samiglos izskaidros. Diemžēl pirmajā redzes pārbaudē nepārprotamu lēmumu par to, vai operāciju varēs veikt, pieņemt nav iespējams. Būs mums nepieciešams vēl papildus izmeklējumi, lai noskaidrotu reāli acu stāvokli un atbilstību operācijai. Ja? Redzēšana nebūs uz 100%, jo vienkārši astiņas ne visiem ir uz to spējīgas. 10 dienas pēc pirmās vizītes Viktorija ir atgriezusies klīnikā, kur viņu gaida iepriecinoša ziņa. Ārstu atzinums bijis pozitīvs un operācija notiks. Tomēr mums izdevās un uztaisīsim operāciju, vai ne? Kā jūties šodien? Nervozi, es nezinu, kas notiks. Tad Viktorijas gadījumā kopš agras bērnības nav pilnvērtīgi izveidojušies redzes centri. Un mums bija bažas par to, vai veicot redzes korekcijas operāciju, Viktorijas gadījumā vispār kāds iegūms no tā būs vai nē. Taču, protams, kad tuvredzība viņas gadījumā ir pietiekoši liela apjoma, un pat, ja viņai nav pilnvērtīgi izveidojušies redzes centri galvas smadzenēs, tad krietnis ieguvums ir arī pēc redzes korekcijas operācijas. Tagad pirms operācijas esam satraukts, jo es nezinu, kas notiks tālāk. Jā, gribu bez brillēms. Tagad tas jau viennozīmīgi, nevis laiku brillēms, tagad viss mūžu. Mēs konceptējām, ka tehniski tas ir iespējams, un viņai piemērotākā metode bija tieši tā, kur mēs maksimāli saudzējam tos radzenes audus. Attiecīgi pie šīs metodas tā atvesarošanās norit nedaudz ilgāk, bet tomēr ilgtermiņā ir krietni liels iegūms no tā visa. Operācijas laikā pašā, labāk pacienti nevar vēlēties. Viktorija izdarīja pilnīgi visu, kas vajadzīgs, un viss mums gāja gludi raiti, un izdevās arī izkoriģēt visu to, ko mēs bijām plānojuši. Un pateicu, ka man ir viss ideāli, ka ir izdevusi visu lāzeru operāciju. Viņas redzes asums uzlabojas 10-kārtīgi. Tagad, kad es atvēru acis, tad tā kā es jau sāku redzēt, ka pulksteņi jau kaut cik jau tālumā. Es vispār kādreiz nevarēju izdarīt. Tas bija mans sapnis jau cik gadus, un es esmu ļoti priecīga. Un paldies, kad ir tāda iespēja, ka es šo operāciju varēju veikt. Mans sapnis piepildies vismaz nākamā vai savas bilsiem nesā.